Tāda daudz sūdzējās, ka Kanādā ir slikti čipši. Nu tad pastāst, Latvijā ir labāk? Vai tev vienkārši aizmirsās garša? Gribētu teikt, ka ir labāk, nav tik sāļi. Ir garši jūtam. Jā, es arī pamēģināšu. Tiešām ir garša. Nav tikai sāls. Pirmās dienas Latvijā patīkami iet veiklā un ieraudzīt šo to, kas Kanādā nav kādu brīdi redzēts. Un... Kur tu mūc? Šis jau bulciņš. Man ir vēl bulciņš. Brokastīm sapirka sev. Vispār laiks mums nesagaidīja baigi silti pirmās dienās. Nu, šodien jau ir šorti, bet neteikšu, ka izbaudam. Vispār pirmo reizi mums tāda situācija, ka mūsu skatītājs mūs atpazīst uz ielas, nāk klāt, sveicinās, runājās. Nu, nenormāli forši. Tā kā sveicams tev, Agita, un paldies arī pārējiem skatītājiem. Ja jūs mūs kaut kur redzat, nākat klāt, sveicināties! Esot Kanādā, protams, mašīnas lielākā daļa ir ar automātisko kārbu, un šodien jādodas nelielā ceļojumā no Kuldīgas uz Saldu. Nu, ir iespēja tikt pie transporta līdzekļa ar manuālo kārbu. Cerams, ka pedāļu secību atcerēšos un nebūs tā kā, mācoties brauka mašīna kratās ar... Kā vispār ātrumu jāslēdz? Kur ir pirmais? Tas ir pirmais ātrums. Es nopirku saldus gotiņus, atbalstam vietējos. No katras garšas pa 4 dalīsimies ar vecvecākiem un būs testēšana, kura garšīgākā. Tur tā rinda paliek tikai garāka. Brīd tiešām ir pietrūcis. Nu tā nu ir sanācis, ka cītīgā strādāšana un tīrīšana ir rezultējusies ar iekaisumu elkoniem. Tad, tagad cītīgi ārstējos, magnētiskā terapija šobrīd, pēc tam būs kaut kas cits un ir jāvingro un jānēsā arī ortoze. Nekas priecīgs, bet ceru, ka pa šo laiku, kamēr būšu Latvijā, tikšu galā. Kurzemes radio dzimšanas diena ir nosvinēta, un tad beidzot ir tā trešdiena, kad rokvakaru varēšu raidīt no pašas studijas, nevis no otrpus okeāna. Ejam un pamēģinam, vai atceros, kā pareiz podziņas jāspaida. Rokvakars Kurzemes radio ēterā ir gaisā. Sveicinās, dārgais klausītāji, nu šī ir, dīvaina trešdiena manā gadījumā. Negribu tev teikt labrīt, jo... Jā, šis nav no Revelstokas, bet šis ir tiešām no Kuldīgas, no pilsētas laukuma. Grupa Volbeat, arī jūnija mēnesī viņi gan mums dos jaunu albumu, bet vēl vienu jaunu dziesmu mums viņi jau ir iedevuši arī šodien. Time Will Heal. Rokvakars līdz 8 vakarā. Oh yeah! Kā tu jūties, Aldi, atkal atpakaļ? Fantastiski, paskaties tam visām podziņām. Nav ko piebilst, tik jārunā mikrofonā un jāklausās laba mūzika un jāskatās ārā uz pilsētas laukumu.
šīs dienas kārtībā brauciens uz Aloju, kur mums notiks Latvijas klaidoņu brālības 15. sajiets. Jā, mēs arī esam klaidoņi. un ieskatīsimies, kā tad ir citiem ceļotājiem gājis Āfrikas teritorijā, kur vēl neesam izpētījuši. Vispār mēs brālības biedri esam no 2019. gada, bet tā nu ir sanācis, ka nekad neesam Latvijā, līdz ar to šis mums ir pirmais sajiets pēc iestāšanās. Un šis viss būs izsolē arī kļausīrupiņš no Kanādas, ko mēs atvedām. Ļaus sīrups no Kanādas. Nu kā bez sīrupa, dzīve taču nav salda. Tātad esam ar klaidoņu aprindas slavenībām šodien kopā. Pastāstiet par savu pēdējo lielo mega ceļojumu. 8 mēnešus ceļojam pa Āfriku. No 54 valstīm 32. Sākām ar Cabo Verde, Mauritānija, līdz Namībijai un augšā atpakaļ uz Ēģipti. Bija karsti, un cilvēki tur ir kādi? lieliski. Jauki. Jauki, izņemot visus, kas ir formās, jo viņi prasa kukuļus. Maitas tādi. Tas ir arī kaut kur skatāms jūsu piedzīvojuma variants? Ir, mums ir YouTube kanāls Spin the World Travel, un lasiet Facebookā ierakstus, lasiet grāmatas. Links apakšā! Apakšā! Divas secītas vai nopūst, tad ne? Atslēmas. Daudz laimes dzimšanas dienā! Daudz baltu dieniņu, laimiņa dodi, dižani, ražani, dzīvojoti. Dižani, ražani, dzīvojoti. Jā! Dūmiņi! Nu, lūdzu! Nē! Kas viņai jādara? Jāgriež kluciņu. Šī pati atbrauc, domāju, mēs visu Jūs tikai izcepat, Nu ka jā. es griežu. Šovakar liela diena. RAP brauc ciemos pie manis rokvakarā, solījās arī paņemt instrumentus līdzi un nospēlēt šo to akustiski. Nu. Jā, nedaudz satraukums ir, protams, jo RAP ir grupa, par kuras mākslu jūsmo jau vairāk kā 20 gadus, tāpēc zini kā.
tajā brīdī tā pārslēgties no fanu puisīša tādā profesionālākā virzienā. Skatāmies, kā sanāks. Hello from Canada. Šovakar Kurzemes radio rokvakarā ar mani Aldi Rudzīti kopā ir 4 kungi, kas sevi pasludināja, kā mēs esam atpakaļ, un tikko arī dzirdējām to dziesmu R.A.P. Čau! Ak, nē, 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 nē. Vai mani dievinās, vai apskaudīs, vai nē. Plēšu motus, nē, 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 nē. Vai varbūt no kauna man būs jālien pagultē. Agrs rīts, viss apkārtā. Tāpat palicis, bet tevis atkal nav. Kāds palīdz piecelties un palīdz vēl kaut kā. Tomēr aizmirsties nav viegli man, lai kā arī būtu, nekas vairs nav tā, uz zemes ap mums viss bija citādā, lai kā mēs vēl censtos, kā vēlētos, laikam kā bijis nekad nevar vairs būt. Lielā Latvijas tūra turpinās, Liepāju arī sasniedzām, un ko mēs tagad darīsim, Sieva? Mēs gaidām, kad uzrullēs mums suši. Nam. Šeit Latvijā suši ir daudz karšīgāki kā otrpus okeānam. Jā, tāpēc mēs ēdam pilniem vaigiem. Un šogad paliksim pie jūras. Mēs esam sailgojušies arī pēc jūras. Pieci, 6 gabaliņi mums tingiem. Viņi laikam domā, ka mēs soju arī dzersim. Tur esot jūra. Nam šeit 56 suši. Kāpēc šokar? Es padomāšu. Tas ir 2 cilvēkiem. Badakāšiem tas ir nevis 2 cilvēkiem. Pirmais klāt. Liepāja galīgi mūs ar laikapstākļus šodien nelutina.
vēja plūsmu mūs diezgan brutāli slaktēja, īpaši ar pludmales smiltīm pa kājām. Vai mēs iesim uz molu, diez vai tālāk pa... Ar kuģi mēs neuzdošamies iet. Kāds ir apsēsts ar pamestām pilsētām? Jā, prieks, ka mums Latvijā arī kaut kas tāds ir atrodams. Virtuvīt, viena istabiņa, otra istabiņa. Viss jau cēl pēc viena plāna laikā. Elza te bijusi. Elza? Čau, Elza. Nesen, pagājuši gadu. Reāli skaists tapets. Stāsti, kā tev patīk? Man jau es jau Nē. Man nepatīk viss pamestais un tāds. Te ir militārā pilsēta, līdz ar to nav laba aura. Atbraucām arī uz Slīteres dabas taku un Elisa, kā izrādās, ir diezgan apsēsta ar papardēm. Es jau Jaunzēlandē biju apsēsta ar papardēm, man visas papardes patīk. Es neatceros neko, man ir amnēzija. Nedaudz slīd. Ceremoniālais kakao, tepat Kuldīgā, labākā vieta, kur arī ēst pizzas, ko mēs tūlīt arī darīsim. O jā, stiprais. Ļoti labi. Vai stiprs? Man patīk stiprs. Laižam uz Jūrkalni ripināt to degošo